Sopes ozoliņi rindiņā izsaug. Šaipus upes liepu rinda ozoliņu skaitināja. Latvija ir īpaši bagāta ar ūdeņiem. Te ir vairāk nekā 12,000 upju un 2,200 ezeru. Iedzīvotāji, kas senatnē dzīvoja Latvijas teritorijā, deva priekšroku dzīvei gar ūdeņiem, kur bija auglīgas augsnes lauksaimniecībai, kā arī zivis un citi resursi, kas nodrošināja iztiku un labklājību. Šīs teritorijas ir ļoti nozīmīgas arī tagad. Tomēr, kur ir ūdens, tur var būt arī plūdi. Pie sliktākajiem klimata pārmaiņu scenārijiem plūdu radītie finansiālie zaudējumi Eiropas Savienībā var pieaugt līdz pat 6 reizēm, un to cilvēku skaits, kuru mājas skars plūdi, varētu trīskāršoties katru gadu sasniedzot 500,000 cilvēku. Klimata pārmaiņu kontekstā tostarp arī ļoti liela nozīme ir dabiskajām ekosistēmām, jo tās palīdz gan mazināt plūdu riskus, gan arī pilda vēl vairākas nozīmīgas funkcijas, kā piemēram palīdz ūdenim attīrīties no barības vielām, kā arī, protams, nodrošina daudzos gadījumos arī bioloģisko daudzveidību. Kas attiecās uz šo te plūdu risku mazināšanu, tad šeit ļoti liela nozīme ir tieši upju palienēm, jo tās attiecīgi palīdz straujo ūdens plūsmu normalizēt, pakāpeniski sadalīt, un attiecīgi caur šo palieņu aplūšanu arī ūdens izlīdzinās un nerodās plūdu riska situācijas bieži vien citos reģionos. Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, daudzas upēm un ezeriem pieguļošās palienes ir tikušas nosusinātas un upes iztaisnotas, lai dotu vietu intensīvai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un apbūvei. Padomju laikā, kad bija it kā bezizmēra resursi, tad liela daļa mazo upīšu tika iztaisnotas un palienes apgūtas, ierīkoti lauki, citur veiksmīgāk, citur mazāk veiksmīgi. Un tagad iestājoties Eiropas Savienībā, kad atkal resursi ir it kā pietiekami, tad ir meliorācijas atjaunotnes gājiens, un šie te padomu laika projekti lielā mērā tiek atjaunoti. Par Latvijas valsts nozīmes ūdens noteku apsaimniekošanu atbild valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kas meliorācijas sistēmas uzturēšanai izmanto Eiropas Savienības un nacionālo finansējumu. Pamats lielākais ir promteks, tās ir ūdens notekas upes, kuras tika regulētas jau 20. gadsimta sākumā un 19. gadsimta beigās. Viņas par lielākai daļai bija izregulētas. Valstī ir nosusināts lauksaimniecības zemes apmēram 1,5 miljonu apmērā. Tās ir milzīgas teritorijas. Un meža teritorijas apmēram 600,000 hektāri ir nosusināts, un šīs būs ir jāuztur, un zemes rīcībā ir apmēram 14,000 km nozīmes ūdens notekas, kas ir jāuztur. Viens no pēdējā laika lielākajiem finansējumiem, uz kuru pieteicās Latvija, ir Eiropas Savienības atveseļošanās fondā pieejamā nauda. Liela nauda ir piešķirta tieši plūdu risku samazināšanai, polderu un sūkņu staciju atjaunošanai, kā arī atsevišķu pagātnē regulētu lēni tekošu upju posmu pārtīrīšanai. Lai investīcijas atbilstu Eiropas Savienības uzstādījumiem un nenodarītu būtisku kaitējumu videi vai dabai, projektu ieviesēji sola, ka prioritāri tiks īstenoti zaļās infrastruktūras risinājumi vai arī kombinētās infrastruktūras izbūve, kas papildināta ar dabā balstītu risinājumu elementiem. Uz upēm mēs pārsvarā pielietojam to sedimentētais baseinu izbūvi. Kaut kur ir iespējams, mēs strautecītes uztaisam, kur lieli akmeņi kaut kādi atstājam viņus gultnē vai arī novietojam, lai ūdens ar skābekli bagātinātos. Sedimentācijas baseinus vai kādus citus vidē draudzīgus meliorācijas elementus šobrīd izmanto lielākajā daļā Eiropas Savienības fondu finansētu meliorācijas atjaunošanas vai pārbūves projektu. Tomēr fakts, ka vairumam šo projektu mērķis joprojām ir dabūt lieko ūdeni prom pēc iespējas ātrāk,
nevis to aizturēt tam piemērotās vietās, piemēram, dabisku upju posmos vai palienēs. Katru gadu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, tiek pāraktas, pārkanalizētas vairākas pirms 60-70 gadiem iztaisnotas Latvijas upes. Tas, ka cilvēks daudzējādā ziņā lielu daļu Latvijas upju ir pārveidojis, gan taisnojis, gan meliorējis, gan citādā veidā pielāgojis savām vajadzībām, kā mēs redzam, bieži vien arī noved pie dažādām problēmām. No vienas puses tātad mēs gribam panākt, lai ūdens ātrāk aiztek, bet no otras puses tas var radīt plūdu situācijas. Citās vietās, kur vai nu šī meliorācija nedarbojās, vai tā ir nepietiekami uzturēta, vai arī vienkārši veidojās tādas sastrēguma situācijas, gan arī, protams, attiecībā uz barības vielām un upju aizaugšanu vai ūdeņa aizaugšanu, kas nozīmē, ka ūdenim ātri aizplūstot, tas nepietiekami attīrās. Nesen publicēts Eiropas mēroga pētījums parāda, ka risinājumi, kas palu ūdeni aiztur, nevis to pēc iespējas ārāk cenšas novadīt, ir ilgtermiņā izdevīgākie. Arī Latvijā šo risinājumu pielietošanu varētu veicināt jau tagad, kur iespējams upes atlīkumojot un necenšoties upes ūdeni palu laikā visur par katru cenu noturēt upes gultnē. Sevišķi vietās, kur zemes īpašnieki ar gudru prātu savas upes krastā esošās zemes apsaimnieko ekstensīvi, pļaujot vai noganot, un pie ikgadējās aplūšanas ir pieraduši. Viens no Latvijas atveseļošanās plāna plūdu risku mazināšanas projektiem ir Bolupes ūdensnotekas pārtīrīšana. Bolupe tika regulēta apmēram pirms 60 gadiem, un atsevišķi tās posmi tika pārveidoti par taisniem kanāliem meliorācijas nolūkos. Tagad projekta ietvaros ir mērķis upi pārtīrīt 27 km garā posmā. Bolupes stāvoklis šobrīd ir, es vērtētu pat ļoti slikts, jo viņa ir ļoti piesērējusi, aizaugusi ar krūmiem, niedrājiem un ļoti daudz bebru aizsprosti, kas traucē ūdens teci. Upes posma tiešā tuvumā nav lielu apdzīvotu vietu, ko varētu apdraudēt plūdi, bet ir atsevišķas viensētas. Aptaujātie vietējie iedzīvotāji lielākoties upes pārtīrīšanu atbalsta. 2 gadus atpakaļ bija plūdi mums, kur bija plūdi, viss izslika. Pilnīgi viss nosūka. Palikam bez ražas. Rakam kartupeļus augusta sākumā domājam, kaut cik tas ir paglābt. Jā, noliki grozu kartupeļus, pilnīgi visu nesa upē iekšā. Tur ir. Tie ir plūdi, droši vien, kad upes krasti, viņi ar laiku ir aizauguši, ir bebri sataisījuši savas mājas un dambjus, un līdz ar to ūdens tecējums ir samazinājies, Balu ezerā ūdens līmenis jau ir nokrities, normas robežos šeit vēl nedēļas 2, ir aplūdis vēl. Vietējie gan atzīst, ka plūdi šajā vietā ir bijuši vienmēr, un tie lielā mērā visticamāk saglabāsies arī pēc upes pārtīrīšanas. Starp iedzīvotājiem ir arī tādi, kas priecātos, ja Bolupe atgūtu savu dabisko tecējumu. Es labprāt gribētu, lai viņa atgrieztos vecajā gultnē. Tā viņa būtu skaistākā, pievilcīgākā un bagātākā būtu. Kopš sākotnējās upes iztaisnošanas konkrētajā posmā nav veikti pārtīrīšanas darbi, un upe vietām ir sākusi atgūt savus dabiskos līkumus un elementus. Ir izveidojušās piemērotas dzīvotnes un barošanās vietas daudzām augu un dzīvnieku sugām, kā arī upes krastos sastopamas aizsargājamas sugas, vērtīgi mežu biotopi un palieņu zālāji. Pats svarīgākais ir nesabojāt Bolupi un nekādā gadījumā nemēģināt atjaunot Bolupes vietā padomju laika kanālu, jo faktiskā situācija ir mainījusies. Lejtecē Lubāna mitrāja dabas liegums, un mūsdienās varētu padomāt, ka ne katrs zālāja hektārs un meža hektārs nedrīkstētu aplūst pat kādu laiku palos.
tātad nesabojāt un nekanalizēt no jauna, tad varētu veikt eksperti ieteiktos pasākumus, izvākt lielos koku krāvumus un citus konkrētus lokālus šķēršus, tādējādi palīdzot upei. Bolupas projekts, ja to izplānotu un īstenotu atbilstoši, varētu kļūt par tiešām labu piemēru tam, kā saudzīgi pārtīrīt upi un nesabojāt mitruma režīmu pieguļošajās palienēs. Diemžēl arī Bolupes gadījumā ir redzams, ka palieņu apsaimniekotājiem pietrūkst atbalsta. Tās bieži ir sliktā stāvoklī un netiek pienācīgi apsaimniekotas. Latvijā ir zaudēti līdz pat 90% kādreizējo palieņu biotopu. Šobrīd to ir vien 0,3% no Latvijas teritorijas. Zemes īpašnieki var pieteikties atbalstam par savu palieņu apsaimniekošanu, taču šī atbalsta apjoms ir salīdzinoši ļoti zems un ir atkarīgs no tā, vai pļava atbilst Eiropas nozīmes biotopu statusam. Un šo statusu, diemžēl, nav viegli bieži sasniegt, jo pļava ir kļuvusi neapsaimniekojama, aizlaista, un ir jāiegulda papildus līdzekļi, un ir nepieciešams papildus atbalsts no valsts vai Eiropas Savienības, lai šīs pļavas atkal padarītu pļaujamas, ganāmas, un tās varētu atgūt savu labo ekoloģisko stāvokli. Salāgot intereses starp meliorācijas jomu un vajadzību nodrošināt dabas vides prasības ir ārkārtīgi sarežģīti. Pirmais noteikti ir likumdošanas prasības, tātad, kas ir jāievēro gan no dabas vides viedokļa, vai šīm te vajadzībām, piemēram, sugu aizsardzība vai biotopa aizsardzība. Un, protams, arī būvniecības normatīviem, jo tā arī ir, es gribētu teikt, diezgan stipri reglamentēta joma, kur dažāda veida atkāpes bieži vien ir diezgan grūti ieviest. Manuprāt, vajadzētu tiešām ļoti nopietnu darba grupu ar mērķi apzināt problēmas un iespējamos risinājumus, iesaistot zinātniekus, iesaistot ekspertus, projektētājus, melioratorus, vides speciālistus, pašvaldības, arī aktīvo iedzīvotāju pārstāvjus, lai saprastu, kāda būtu mūsdienīga, videi draudzīga meliorācija, un attiecīgi tad arī varētu grozīt normatīvus, lai projektētājs nebūtu spiests projektēt trapecveida kanālu, bet varētu ņemt vērā vairāk šos te lokālos dabas apstākļus. Arī labi būtu, ja no vides speciālistu puses būtu tāda lielāka atsaucība, kaut vai izstrādājot kaut kādus piemērus, kas reāli dzīvē strādā un kurus mēs varētu ieviest savos projektos. Tas, ko visplašāk rekomendē un tas, ko ievieš arī visplašāk, ir dažāda veida risinājumi, kas samazina un aiztur ūdens plūsmu, tādā veidā palīdzot pirmkārt attīrīties un izņemt no ūdens barības vielas, un no otras puses arī izlīdzina savā veidā šo te ūdens plūdumu. Dažāda veida mitrzemes, sedimentācijas baseini. Diezgan plaši tiek rekomendētas arī dažādas buferjoslas, divpakāpju meliorācijas sistēmas un tam līdzīgi. Eksperti atzīst, ka šādi elementi ne tikai mazina aplūšanas riskus, bet arī attīra ūdeni, aizturot to kontrolētā veidā un ļaujot nosēsties barības vielām, līdzīgi kā tas notiek dabiskās upju palienēs un citos mitrājos. Tajā brīdī, kad šo te vidē draudzīgu elementu izmantošana meliorācijā būs neteiksim visaptverošu, bet daudz lielākā skaitā, mēs pavisam noteikti varam panākt ievērojami lielāku uzlabojumu attiecībā uz ūdeņu kvalitāti. Šobrīd, piemēram, Latvijā mēs runājam par mitrzemēm vai sedimentācijas baseiniem kā demonstrācijas objektiem. Tie ir izbūvēti desmitos, bet saskaņā ar tām analīzēm, kas ir veiktas upju baseina apsaimniekošanas plānos, mums būtu vajadzīgs vairākos simtos mērāms, varbūt pat ideālā gadījumā tūkstošos mērāms skaits, lai šis efekts būtu tāds visaptverošs visas Latvijas mērogā.
Ideālais gadījums būtu pēc iespējas mazāk vai vispār neiejaukties tajos posmos, kas ir dabiski un kur šādas kritiskas vajadzības nav. Plūdu risku mazināšanas pasākumu plānošanā ir sevišķi svarīgi uzklausīt sabiedrības viedokli. Tiek tērēta Eiropas Savienības nauda, lai būtiski mainītu dzīves vidi mums apkārt. Pārveidot upju krastus, cirstu kokus. Ir jārīko publiskās apspriedes, kurās var piedalīties visi, kas to vēlas, un ir jāuzklausa viņu viedoklis. Kurš gan nevēlētos, lai mūsu nauda tiek vairāk ieguldīta risinājumos, kas reizē atjaunos skaistu ainavu, dod labumu dabai, ūdeņu kvalitātei un samazina plūdu risku? Tā nav utopija. Tas ir iespējams, tāpēc jāstrādā un jāsadarbojas, lai to īstenotu.